ja tauta ir vienota, tad viņi panāk diezgan daudz ko no šiem te, tā teikt, tautas kalpiem. Nu, kas notika Ukrainā? Tā īsumā centīšos to ātri aprakstīt. Tad Ukrainā 25. gadā bija oranžā revolūcija, un pēc šīs revolūcijas, var teikt, uzvaras, masu mediji, var teikt, pārtauc pērkt Ukrainai uzmanību. Tomēr pēc šīs revolūcijas tas politiskais stāvoklis valstī neuzlabojās tā īsti. Valstī turpinājās politiskā ekonomiskā cīņa dažādu partiju un grupējumu starpā. Un Ukrainā tieši tā kā visur citur pasaulē notika liels kredīta ekspansija, kas noved pēc straujas būvniecības un milzīgas inflācijas un importu pārsvaru par eksportu. Un brīdī, kad pasaules sākās finanšu problēmas, krietās pieprasījumi pret Ukrainas rūpniecības un galvenokārt metālurģijas ražojumiem. Un pagājušā gada laikā rūpniecības outputs tā sauktais ir krities par 30% Ukrainā. Tas ir vienkārši vājprātīgs skaits. Galu galā vēl šī Krievijas problēma ir gāzes problēmas. Ukrainas konflikts par gāzes jautājumu ar Gazprom un Krieviju, kas ir milzīgais viņa parāds Krievijai. Un tā visa rezultātā Ukrainas bankas novākuši tūku bankrotām. Valstī ir milzīga inflācija, kopš pagājušā gada vasaras, var teikt, cenas palielināšanās aptuveni 3 reizes. Un maznodrošinātajiem arī ir problēmas tad iegādāties pārtiku, jo, piemēram, pensionāri vairs nevar atļauties šo pārtikas, kuras cenas palielināsies 3 reizes. Un šī iekšpolitiskā cīņa turpinās, un pagājušā nedēļa izskanēja no Ukrainas sameklēšanām, tā teikt, ka Ukrainā vajadzētu ieviest ārkārtas stāvokli, kas ir praktiski ārkārtas pilnvaras parlamentam, un, var teikt, ir ļoti liela iespēja, ka demokrātija Ukrainā arī tiks tā teikt, vai apgreizīt, samazināta, vai arī brīvības tiks samazinātas, un tie pašā laikā Krievijas ietekme Ukrainā palielināsies, turpinās šī cīņa starp Ukrainu un Krieviju par Gazprom un neatmaksāto parādu. Latvijā, šeit var ietiemies Eiropas Savienībai. Mēs reiz iegūstam Eiropas Savienības fondiem un brīvās kapitāla plūsmas, un tas tieši arī risku salšanu kreditēšanas bumu. Tādēļ mūsu ekonomika it kā strauji aug, un cilvēcība arī tā teikt attīstās, un viss ir kā notiek. Bet tomēr šajā pašā laikā valsts iedzīvotāji turpina strauji novecot, un cilvēki atbrauc no valsts lietā ārzemēs. Parādās kvalificētu darbinieku trūkums, un tieši tādēļ algas sāk celties. Un ja algas sāk celties, ir divas iespējas, ko darīt. Vai jāpalielina efektivitāte, tā teikt, darbinieki jāsmažo dienā vairāk, vai vienkārši jāceļ savu produktu vai pakalpojumu cenas. Latvija darītos vienkārši galvenais cēla cenas. Un tajā pašā laikā valdība trakņos gados nedomāja par nākotni, un tašķi vai galvenais netaupīt, galvenīgi maz. Un valsts pārvalde turpināja paplašināt, bet līdz bezjēdzībai. Mums ir lielākais ierēņu skaits visā Eiropā. Un tas viss milzīgā problēma, kad sākās ekonomikas lejupslīdes. Tieši tāpat kā Islandē, Ukrainā un Argentīnā bija milzīgs importu pārsvars par eksportu, un viss šī importu pārsvars tika apmaksāts kredītu. Pat labāk, ka kreditēšana ir beigusies, nauda izplūst uz ārzemēm, tieši tāpat kā minētajās apskatīties valstīs. Un cilvēki zaudējuši uzticību gan valstī, gan ekonomikā, un netērē tik daudz. Un tādēļ vienkārši valsts kasē no nodokļiem samazinās ieņēmumu. Bet tā galvenā atšķirība, kas manuprāt ir šī tieši pilsoniskā sabiedrība, pilsoniskā līdzdalība. Islandē šī pilsoniskā sabiedrība un līdzdalība ir attīstītāka kā Argentīnā un Ukrainā. Un tagad jautājums, var teikt, kas notiks tālāk ar Latviju? Kā mēs redzam, Latvija nav izplūst no valsts, trījuši jau no protestu, un valdība kritusi un māka nacionalizēta. Un tad es attāju kā jautājumu jums, tā teikt, vai Latvijā draud milzīgi apjomu bezdarbs, pozīciju palielināšanās, kā jums šķiet? Visi pasauli pašlaik ir ar šo kredīta ekspansiju novedusi tādā situācijā, kad nav iespējas kā uzvarētāji tā priekš iziet no šīs krīzes. Smagi ir gan ASV, gan Lielbritānijā, gan Francijā, gan Austrijā, gan Ukrainā, gan Latvijā. Un pat labāk nav, var teikt, tāda valsts, kur šī krīzes skārus, un kur tā pēkšņi tā veiksmīgi kaut kā mistiskā veidā izgājusi no krīzes. Un vēl vienā, kas valsts teikt par ekspertiem un ekonomistiem. Daudz šie eksperti un ekonomisti šo krīzi nav paredzējuši. Un daudz šie eksperti un ekonomisti tie pašā laikā strādā bankās un tālāk. Un masu mēdī lielākoties Latvijā publicē, teiksim, banku ekspertu viedokļu un daudz ekspertu ekonomistu viedokļu, kur šo krīzi nav paredzējuši. Un es tā teikt, iesaku jums, interesēties, ka ekspertiem un ekonomistiem, kur ir šo krīzi paredzējuši, pirms nav. Jo lielākā daļa to ekspertu un ekonomistu, jājautā, cik viņi ir profesionāli kaut ko tādu nevar paredzēt. Jo šī teorija par šo krīžu ekonomikas cikluskumu ir,
tā pierādīt vēsturiski pierādījis, ka tas strādā. Nu, bija vairāki ekonomiski, kur paredzējuši krīzes sabrukumu. Piemēram, tāpēc Pauls Kupermans ir tāds Imants Valderšteins, viņš jau līdz 70 gadiem rakstīja, ka kapitālisms tā kā viņš strādā pat labāk, viņš, tā teikt, ilgstoši nevarēs tā teikt izdzīvot tāpēc tādā milzīgās krīzē. Mēs esam zaudējuši daļu mūsu Latvijas teritorijas, vēl pa starpu. Arī vēlēšana sistēma mums, diemžēl, ir bijusi tāda, kas faktiski jau no paša sākuma nesakmē to, lai tiktu ievēlēti tie godīgākie un zinošākie cilvēki. Un arī pie mums varētu uzskatīt, ka tā demokrātija ir gaužām vāja un patiesībā izkropļota. Vēl bez tam gribētos teikt, ka, ja mēs sakojam līdz tām prognozēm par ieņēmumiem, par ekonomikas attīstību, ko izsaka dažādi politiķi, tad mēs varam redzēt, ka, diemžēl nesakrīt kaut kā. Bieži vien sanāk, ka viņi kļūdās, ka tās prognozes ir bijuši pārāk optimistiskas, ka nē, tomēr paiet pāris mēneši un redzam, ka ir tā kā, atkal nav tik labi, kā gribētos. Un līdz ar to redzam, ka faktiski valsts diezgan strauji iet postā, un patiesībā tas, ko Mārtiņš stāstīja par tām bažām, kad ir bažas pastāv, kad cilvēki vairs nespējas nodrošināt pamat vajadzības. Kas ir pamat vajadzības? Nu jā, tad vai mēs varam paļauties uz valdību vai kādu citu glābēju no malas? Es uzskatu, ka nevajadzētu uz to īpaši paļauties un cerēt, ka tas tā būs. Jā, viņi varbūt darīs kaut ko arī labi izdarīs, es ceru. Bet kas tad ir cilvēka pamat vajadzības? Bez kā mēs faktiski nevaram eksistēt. Tā ir pirmkārt pārtika, tas ir siltums, tā ir pajumte, protams arī, kas ir siltums, tā ir enerģija, elektroenerģija, kā cita enerģija, arī drošība bez šaubām. Un kādas tad ir mūsu priekšrocības attiecībā pret Argentīnu? Teiksim, situācija, ka varam nonākt līdzīgā situācijā, ir visnotaļ iespējama. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad jau šīs problēmas Latvijā sākās ekonomiskās, tad cilvēki jau pirmie, kas zaudēja darbu, viņiem jau tiek izmaksāti bezdarbnieku pabalsti, un vienkārši paies arī šis laiks, kad tas budžets tiek izsmelts, un kā mums vienā jaukā brīdī, vai tas būs jūnijas, jūlijas, vai septembris vai oktobris, ir ceļš septembri, oktobrī, kad būs nākamā apkuras sezona, ka varētu būt situācija, kad nevar nodrošināt algas ne skolotājiem, ne ārstiem, ne pats sev valsts pārvaldē. Un cilvēki vienkārši nevar vairs nodrošināt tās pamat vajadzības. Un priekšrocības, kuras es esmu atradis, ir pirmkārt tādas, ka mums ir laiks vēl, mēs nezinām precīzi cik, varbūt 2 mēneši, varbūt pusgads, nezinām. Mums ir pirmkārt jau pieejama citu valstu pieredze. Mēs varam pirmkārt līdz detaļām uzzināt, kā iedzīvotāji organizēja reāli savu izdzīvošanu te pašā Argentīnā, kā viņi pulcējās savos mikrorajonos, pagastos ielās, kā viņiem tur notika vietējā tiešā demokrātija, kur tika lemts par tiešām nopietniem jautājumiem, kā nodrošināt, teiksim, sociālo palīdzību vai medicīnisko palīdzību, sagādāt pārtiku un tam līdzīgas lietas, arī organizēt, lai dažādas sirojošās bandas viņus neapdraudētu. Pieskārsimies arī tam jautājumam, ko jau cilvēks teica no publikas, kā masu mēdī bieži vien to situāciju sāsim. Patiesībā varbūt mums melo, kāds viņiem varētu būt no tā iegūms, arī par to pastīsimies. Bet tā tad mums ir šī pieredze no citām valstīm. Un kas vēl interesanti, mums ir pašiem sava pieredze. Pašiem savu pieredzi tāda, ka varbūt tas atkal ir unikāls piemērs visā pasaulē, ka Latvija šajos 20 gados, dažu 10 gadu laikā ir piedzīvojis vienu valsts pārvaldes sistēmu, vienu savienību. Tagad mēs piedzīvojam, tad bija sociālisms, tad ir saucamā demokrātija. Mēs piedzīvojam tagad citu savienību. Mēs paši esam pārliecinājušies, ka faktiski līdzības arī starp šīm valsts iekārtām ir diezgan lielas, ka kurā gadījumā ir kaut kāda pastāv elite, kura, tā sakot, ir uzņēmusies pārvaldību pār tautu, un pat nav svarīgi zem kādu nosaukumu, bet elite pastāv. Varbūt ir laiks padomāt, paskatīties, vai kā var uzlabot, varbūt esošās sistēmas, varbūt pat radīt kaut ko pavisam jaunu. Bet kas ir viena ļoti, manuprāt, spēcīga priekšrocība, tas, ka mēs dzīvojam 2009. gadā.
Un šīs te tehnoloģijas, galvenokārt jau internets, mums dod arī ļoti labas priekšrocības. Uzskatu, ka tehnoloģijas jāizmanto mūsu labāk, mēs nedrīkstam ar viņām pārāk aizrauties un kļūt par šo tehnoloģiju vergiem, bet nenoliedzam sazināties, organizēt darbu, un visas šīs lietas mēs izmantojot internetu varam krietni labāk. Kas varbūt Argentīnā nebija tik augstā līmenī. Es vispār nestādos priekšā, kā varētu uz 100 gadiem cilvēki norganizēt, nezinu, tur revolūcijas vai kaut kāds liels pasākums bez internetu, bez mobiliem sakariem, bet ir kaut kā to praka. Vai tad mēs būsim tādi muļķi, ka mēs šodien šajā laikā nepratīsim mobilizēties un izmantot tās mūsu priekšrocības? Es domāju, ka mēs to spēsim.